Kultūras nama zālē ne adatai nenokrist. Tā te savulaik bija Rīgas teātru iesizrādēs un maestro Raimonda Paula koncertos. Pirms valsts svētkiem Salacgrīviešos populāra ir gada cilvēka nominācija. Pašu izvēlēti ļaudis, kuri godam veic ikdienas pienākumus un nes Salacgrīvas vārdu pasaulē. Ķīmijas un bioloģijas skolotāja Laimdota Pelše savos 30 darba gados atradusi jaunu talantu Gintu Kalniņu, kurš no pasaules bioloģijas olimpiādas Toronto pārvedis Salacgrīvai bronzas godalgu. Gaida Kalniņa, mediķe, ātrās medicīniskās palīdzības felšere, kuru mīl un ciena visi pilsētnieki, īpaši kuivižnieki, kur Gaidas mājas un ierosme dalībai folkloras kopā Cielava. Ilga Līdaka visu mūžu rūpējusies par Salacgrīvas vidusskolas bērnu veselību. Viņas uzticība Sarkanā krusta idejām nudien ir apskaužama. Salacgrīvai būtu nepieciešama pirmkārt noteikti vēl kāda ražotne. Otrakārt, neapšaubām nepieciešami ir cilvēkiem paplašināt atpūtas iespējas, uzlabot arī izglītības iespējas šeit Salacgrīvā. Pieļauju, ka tā varētu būt vēl kāds paplašinājums skolai, lai uzlabotu izglītības apstākļus. Un tādā gadījumā es domāju, ka Salacgrīva kļūtu vēl pievilcīgāk visiem, kas šeit potenciāli varētu ierasties. Salacgrīvas nākotne neapšaubām ir jaunatne. 1970. gadā uzceltajā vidusskolā cieņā ir jūrniecības tradīcijas. Rīgas jūrskolas Salacgrīvas koledža tipa klasēs mācās zēni no visas Latvijas, kam tuva ir jūra. Visi no bērniem nāk līdzi. Kā pie jūras uzauguši un katru rītu pieceļās, pirmās, ko ieraugu pa logu, paskaties, tā ir jūra. Pabeidzot 9. klasi, man nebija tāda domas, kur iet mācīties. Tādēļ es domāju, ka šeit būtu labi mācīties par jūras to kuģu vadītāju. Es domāju uz tāliem kuģiem. Kāpēc tieši uz tāliem? Es nezinu. Vairāk redzēt, kas notiek citu pasauli. Un tā. Es vispār gribētu sākumā iziet tālāk, kaut kur redzēt pasauli, un pēc tam es tā domāju, ka kur ostās strādāt par kaut kādu tādu, pat ostas pārvaldnieku, kaut kur pat Salacgrīvā vai kaut kur tālāk, kaut kur citur. Bet, laiks rādīs to visu, kas būs. Interesi par jūru ir bijis vienmēr, jo, pieņemsim, ja tā godīgi saka, tā jūra, tarps uz jūras ir sākumā mūsu filiāli, tad jūras akadēmija, arī pēc mūsu filiāles beigšanas var strādāt uzreiz, tālbrauc ar kuģiem pa matrodu. Varbūt tieši viņi dienās vadīs Latvijas kuģniecības tankuģi Salacgrīva pasaules jūrās un okeānos. Mēs jau dzīvām pie jūras, mēs jau dzīvām pie jūras, citādi nevarēja, citādi nevarēja. Mēs jau dzīvām pie jūras, mēs jau dzīvām pie jūras, citādi nevarēja. Atbalstīs Viļņu Ērģeles duklo. Pavaicātai kāpu kviešu rogai, kāpēc lapu vietā asi sudrabšķēpi, kāpēc lapu vietā asi sudrabšķēpi. Mēs jau dzīvām pie jūras, mēs jau dzīvām pie jūras, citādi nevarēja, citādi nevarēja. Mēs jau dzīvām pie jūras, mēs jau dzīvām pie jūras, citādi nevarēja. Atbalstīs Viļņu